Labdien, dārgie draugi! Šovakar Helovīna noskaņās gribēju parunāt par kauliem. Ja? Kauli mums ir ļoti vajadzīgi, un ja tie salūst, tas traki sāp, un mēs nevaram paiet. Un kāpēc kaulis salūst? Tad lūk, ir tāda slimība osteoporoze, kas, diemžēl, ar gadiem tuvojas katram. Dzīvē ir tā iekārtots, ka jau ar mātes pienu mēs sākam uzņemt kalciju. Ideāli, ja māmiņa jau grūtniecības laikā domātu par to, lietotu pietiekam daudz kalcija, D vitamīnu un arī citus elementus, kas no grūtniecē vajadzīgi. Un tad bērniņš aug, uzkrāj sevī muskuļu masu, kaulu masu, un tas notiek tā, līdz kādiem 20 gadiem, līdz 30. 20-30 gadi kaut kāda plato fāze, varbūt mazliet ilgāk. Kādreiz jau dzīvot stipri ilgāk, pa 40 gadiem, nebija pieņemts. Pirms 100 gadiem vidējais dzīves ilgums bija zem 40 gadi, un tas tā kā bija laiks aiziet. Mūsdienās mēs dzīvojam ilgi, un lūk, tā kaulu masa viņa iet mazumā. Citam ātrāk, citam lēnāk, bet ar vecumu viņa mazinās visiem. Jā. Sievietēm ātrāk, īpaši pēc menopauzes, un tad iestājās tāds nepatīkams stāvoklis, ko sauc par postmenopauzālā osteoporoze, kas draud ar lūzumiem. Jā, lūzumi ir šī bīstamā lieta, kuras cilvēki paliek pa invalīdiem, cieš no milzīgām sāpēm, sāpju sindromiem un arī mirst, jo pieļauju, ka jūs ziniet, ka ir tādas gūžas kakliņa, jā, žargonā sakot, patiesībā tas ir augšstilts kaula kakliņa lūzums, un tas lūzums, viņš ir smags, cilvēks ir gulošs, un apmēram gadu laikā līdz 30% šo cilvēku arī nomirst. Jā. Tātad tas ir reāli nāvi nesošs lūzums. Jā. Un šie osteoporotiskie lūzumi mums Latvijā, pat cik mēs ilgi dzīvojam, jau ir ļoti daudz, gadā ap 6000, apmēram trešā daļa, kā 2000 varētu būt šī gūžas kaula kakliņa lūzums, kur attiecīgi varam rēķināt, ja līdz 30%, kaut kāds 500-600 nāves gadījumu. Ja, tā kā sev no tā pasargāt? Pirmkārt, mums vajag saprast, jā, vai mums ir šī osteoporoze vai nav, un tāpēc es aicinu visus, pilnīgi visus cilvēkus, ja jūs vēl neesat veikuši tādu izmeklējumu, kā osteodensitometrija, jeb tautā saukta DEXA, tas būtu obligāti veicams senioriem, sievietei no 65 gadu vecuma un vīrietim no 70 gadu vecuma. Pie nosacījuma, ja viņiem viss ir kārtībā, nekas nesāp, nekādas smagas blaku saslimšanas nav, un nav nekāda citu riska faktoru osteoporozei. Bet ja ir citi riska faktori, un kādi tad ir tie riska faktori? Es sāku šo stāstu ar to, ka mēs uzkrājam savu kaulu banku līdz kādiem 20-30 gadiem, un tad mēs zaudējam. Un zaudēt mums palīdz dažādi faktori. Protams, ka var būt ģenētika, iedzimtība. Skaidrs, ka ja cilvēks ir trausls, ja tā ir trausla kalsna sieviete, viņai tā iespējamība riska faktoram būs stipri lielāka. Šeit ir otrādi, šeit parasti mēs runājam, ka pie daudzām slimībām liekais svars ir slikti. Šeit kā drīzāk, ja tev ir nepietiekošs svars, tas ir riska faktors. Mēs ar saviem kaitīgajiem ieradumiem, veicinām, tātad mazkustīgs dzīvesveids, smēķēšana, alkohols, daudz kafijas, kafija traucē uzsūkties kalcijam, nepilnvērtīgs uzturs, tas viss virza mūsu osteoporozes virzienā, un iespējams, ja mums ir šie riska faktori, mums vajadzētu tā kā ātrāk negaidīt šos 65 gadus un 70, ko tā kā nosaka vadlīnijas, ka vajadzētu veikt šo izmeklējumu. Kam vēl? Protams, ka ir arī slimības, kuru dēļ mums ir jālieto medikamenti. Tie būtu antiepilepsijas medikamenti, kas var palielināt osteoporozes risku. Vēl bīstamāk ir, ja lieto hormonu terapiju, vai tie būtu kortikosteroīdi, vai prednizolons, vai deksametazons, vai solomedrols, vai kaut kas no šīs grupas. Jā, tur uzreiz ir ļoti augsts risks un obligāti jāpārbaudās. Tā kā krūts vēzis, ja tiek ārstēts ar antiestrogēnu terapiju, tiek lietotas zālītes, arī uzreiz ir ļoti augsts risks. Tas pats vīriešiem bez prostatas vēži, ja tiek lietoti speciāli medikamenti, kas tā kā
palīdz šim vēzim neattīstīties, bet tas palīdz attīstīties ļoti strauji osteoporozē. Tad šādiem pacientiem arī obligāti būtu jāveic šis izmeklējums. Tātad nobeigumā vēlreiz pateikšu, tātad ejiet pie savu ģimenes ārsta, paņemiet nosūtījumu. Osteodensitometrija ir ar ļoti zemes rentgena starojumu, tāds izmeklējums, kur izmēra kaulu blīvumu. Tad var precīzi pateikt, vai tev ir tikai bišķi samazināta kaulu masa, un varbūt, ka baigi nopietna terapija nav nepieciešama un pietiks, ja tu dzersi kalciju ar D vitamīnu un ievērosi veselīgu dzīvesveidu, vai tev jau ir osteoporozes līmenis, kurš prasa steidzam ārstēšanu. Un jā, mūsdienās medikamenti ir labi, tie ir valsts kompensēti, un mēs varam panākt un ievērojam attālināt mazināt varbūtību šiem riskiem dabūt lūzumus. Līdz ar to mēs varam dzīvot pilnvērtīgu dzīvi, nebaidīties, ka būs bīstamie lūzumi, kas mūs invalidizēs vai novedīs kapā. To visu es jums galīgi nenovēlu, novēlu būt veseliem, saprātīgiem un griezties pie ārsta, ja jums rodas šāda vajadzība. Visu labu!